Jaunatvieši apvienojās ar suverēno varu. Lūdzu, beidzot šodien tas ir noticis. Dāmas un kungi, tikko šodien mēs ar Juliju Stepaņenko un suverēno varu apvienību Jaunatvieši esam nolēmuši iet kopīgos sarakstos visās 42 Latvijas pašvaldībās, tā skaitā Rīgā un visā pārējā Latvijā. Un ar šo soli mēs arī aicinām pārējos, kas grib nākt palīgā un kandidēt, droši pievienojieties, jo mēs ļoti labi saprotam, ka būs vajadzīgs liels spēks un tādas kopīgas pūles, lai padzītu tos, kas ir īpaši aizsēdējušies pie varas visās pašvaldībās Latvijā. Tikko bijām Jelgavā, šausmu lietas, kas tur darās, un tas ir visā pārējā arī Latvijā, tāpēc, ka vecā vara tur ir aizsēdējusies. Tāpēc visus no opozīcijas, kas vēl vēlās nākt palīgā pievienoties mūsu jaunajam šim tagad kopīgajam sarakstam, droši to darat visās pašvaldībās, būsiet laipni gaidīti, un arī iedzīvotāji, tie, kuriem ir apnicis tas, ka mēs dzīvojam tādā korumpētā valstī, korumpētās pilsētās, kur pagasta veči būvē mums te super sadārdzinātas lietas, visādas zelta toaletes un zelta miskastes un visu pārējo. Tam ir jāliek punkts. Laiks pozitīvām pārmaiņām. Apvienība Jaunatvieši, suverēnā vara, šodien apvienojās kopā startēt pašvaldību vēlēšanās Latvijā šogad jūnijā. Visi, kas vēlās, pievienojieties mums. Mani joprojām sauc Rudolfs Brēmanis. Pievienojieties šim te profilam un nākiet visi palīgā.